Sagaidot pirmo adventu, savā mājvietā 200 gadu vecajā Lazdonas dievnamā ir atgriezusies restaurēta altārglezna. Lazdonas dievnams savu altārgleznu ieguva pirms 145 gadiem. Autors ir nezināms, taču ir zināms, ka glezna tapusi Vācijas pilsētā Diseldorfā, kas toreiz bijusi slavena ar savu mākslas akadēmiju. Tiek uzskatīts, ka altārgleznas autors ir kāds mākslas students. Pēdējo reizi gleznu tās oriģinālajā atveidā draudze skatījusi tālajā 1905. gadā. Šodien tā kalpo kā pierādījums ticības spēkam, un tā ir kā tilts starp vairākām kristiešu paaudzēm. Tas ir īpaši, ka mēs varam atkal draudze lūgt tajā altāra gleznā priekšā, ko iepriekšējā paaudzē ir arī lūguši. Un tā otra lieta, es domāju, ka tas arī parāda uz to, ka baznīca uzvaru par baznīcas iespēja pārdzīvot dažādas grūtības. Lielākos postījumus altārglezna piedzīvojusi 5. gada nemieru laikā, kad tā tika nežēlīgi sagriezta. Vēlāk to restaurēja Augusts Bīlenšteins, taču arī padomju gados glezna tika atkal sabojāta. Laimīgas sagadīšanās rezultātā daudz cietušais mākslas darbs nonāca Mākslas akadēmijā, līdz Laura Kristlība kā savu maģistra darbu to atjaunoja. Runājot ar Ojāru Spārīti, nonācām pie tādas slēdziena, kāpēc mums viņu vest atpakaļ. Un viņš mums padeva tādu ideju, ka varētu viņu palikt Mākslas akadēmijā ar domu, ka varbūt rodas kāds students, kurš ir mieru viņu vienkārši restaurēt. Tā viņi tur gaidīja. Gaidīja kādus 5 gadus. Un tā šī gada februārī vienkārši saņēmām ziņu no Lauras Kristlības, ka viņa ir gatava kā savu maģistra darbu paņemt un atjaunot mūsu altāra gleznu. Tā bija dāvana un pārsteigums un prieks. Jau 20 gadu par dievnama altārgleznu kalpojusi Daigas Simpsonas darinātā altārgleznas kopija. Draudze priecājas, ka daudz cietušais īpašums ir atgriezies mājās, un adventa laiks ir atnācis ar dubultu prieku. Es domāju, ka tas ir ievērojams notikums, jo tā gleznas vēsture un pats koncerts un vispār baznīcas gada sākums. Daudz tādu notikumu vienā dienā. Un, tas notikums jāizbauda ir. Šī tagadējā altāra glezna ir, pie viņas ir ļoti pirksts un ļoti jauki uz viņas vienmēr skatīties, bet ir fakts kā tāds, ka iepriekšējā altāra glezna ir atjaunota, un tas ir ļoti liels prieks. Izjūtas ir tādas, ka tu saproti, uz brīdi ir jāapstājas, un Lazdonas baznīca ir tā vieta, kur to var izdarīt, un tā 4 nedēļas līdz Ziemassvētkiem pamazām arī sagatavoties ar savu adventes vainagu, katram pašam veidot savu adventes vainagu, liekot zaru pie zara, un pārdomājot, kāds bijis iepriekšējais gads, ko varbūt nākošajā gadā. Tā kā šīs altāra gleznas atklāšana ar adventas laiku ļoti labi sasaucas, manuprāt.